mūsos parādās bezcerība, trauksme, dusmas, bailes, satraukums. Kur tas parādījās vakar, kādā situācijās? Pienesīsim klasiku kājām Golgotā. Visas saktas, kur mūsu trauksmē un pienesīsim klasiku kājām Golgotā. Visas saktas, kur mūsu trauksmē un nemieram kādās situācijās. Saknes no pagātnes, no ieņemšanas brīža. Noliekam katru bezcerību, katru slikto vārdu, domu, ka nekas nav izdevies, ka es neesmu izdevies, ka kaut kas nav izdevies, vai otrs nav izdevies. Dievs piepilda, Svētā gara spēkā piepilda. Tas nozīmē, ka tur nav tukšuma. Es redzu tādu ieloku. Es redzu tādu ieloku, kuram jātop piepildītājiem. Tā ieloka pašā apakšā ir tāda kā kārtiņa, kurai no kaut kāda tumšāka kārtiņa, kurai nav jābūt ieloku, kuram jātop piepildītājiem. Tā ieloka pašā apakšā ir tāda kā kārtiņa, kurai no kaut kāda tumšāka kārtiņa, kurai nav jābūt. Un Dievs nevar piepildīt tur, kur ir kāds tumšais loks palicis. Viņš nāk šķīstīt. Man liekas, arī kādiem šeit mūsu vidū. Viņš nāk šķīstīt no tīri dzīvināt, lai piepildīt. Tu tapsi piepildīta. Miers un prieks nav vienkārši sajūta. Tas ir Dieva klātbūtnes blīvums, spēks, intensitāte Dieva klātbūtnē. Ja es būtu pilnībā piepildīta ar Svētā gara mieru, ar Dieva mieru un prieku, kā es šajā brīdī šodien lūkotos uz to, kas notiek, uz cilvēkiem.
Mēs ļaujam aiziet katrai nospiestībai mūsos šajā rītā, nogurumam. Tās, ka tu novelc šo kārtiņu ar savām rokām, ka tu paņem tos pagātnes nospiedumus. Un iepūt ar savu dvašu, svētā gara mieru. Svētā gara spēkā bagāti. Esam svētā gara spēkā bagāti. Mēs izvēlamies ieraudzīt, ko viņš var. Tās mēs noliekam Tava dēla kāju priekšā, to, ko mēs nevaram. Tās domas, ka mēs kaut ko nevaram. Koncentrāciju uz to, ka mēs kaut ko nevaram. Un paņemam šodien Tavu spēku un spēju ieraudzīt, ko Tu vari. Nevis, ko es nevaru, bet ko viņš var. Viņš ir neiespējamo lietu Dievs. Mēs katru dienu un šorīt, arī šorīt, Dievs izvēlamies Tavu skatienu un raudzīties caur Tavu skatienu. Kad mēs iesim ceļā, mums kāds būs blakus, tad, kad kāds kaut ko teiks, mēs izvēlamies caur Tavu skatienu raudzīties. Un ne caur mūsu pagātnes filtru, ne caur mūsu bailēm vai nedrošības, bet caur cerību, kas ir Tevī, Tēvs. Svētā gara cerībā bagāti. Ļausim šajā dienā, mēs jau to darām, katrs no mums to dara. Šodien vēl īpašāk mēģināsim ieraudzīt Dieva pamudinājumus. Būt pateikt kādam labu vārdu, aizlūgt kādu teikumu, lai iedrošinātu. Šie mazie soļi atver ceļu brīnumam mūsu iekšējai pārveidei un ārējiem apstākļiem. Lai šodien mūsu sirds, mūsu prāts un pat mūsu gaita, pat tas, kā mēs kustamies, tas, kā mēs sēžam, apsēžamies vai ēdam, ka tas liecina par Dieva klātbūtni, par debesu valstības godību šeit uz zemes, ka mēs noliekam krēslu vai somu tā, it kā mēs atrastos Dieva klātbūtnē, Dieva godības klātbūtnē. Es atceros, daudz zinu, tad māsas Cigliņa, es piedalījos pirmajās savās klusuma rekolekcijās.
Un toreiz viņi sacīja, mēs neizmantosim, bet tas bija klusuma rekolekcijās, tas nav par šodienu. Neizmantosim vārdus, neskatīsimies viens uz otru, lai vairāk piedzīvotu Dieva klātbūtni. Bet reizē būsim ļoti jūtīgi ar mūsu gara acīm, ar sajūtām, kas notiek apkārt, vai kādam pasniegt ēdienu, vai kādam pasniegt roku. Pat neskatoties tieši virsū sajust, kas otram ir vajadzīgs, vai kādam pasniegt roku. Pat neskatoties tieši virsū sajust, kas otram ir vajadzīgs. Tu esi labs. Es dzirdu vārdus, tu esi laba, tu esi labs. Un Tēvs noglāsta, tu esi laba, tu esi labs. Un Tēvs noglāsta mūsu katra galvu ar savu mīlošo roku. Un ar to mums šodien pietiek, jo mēs esam mīlēti. Un tas dod cerību. Cerības Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs būtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam.
un neaizmirsti pavīšam tavu nabagu dzīvības. Celies, Dievs, iztiesa savu lietu, neaizmirsti tos, kas tevi meklē. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Dargie brāļi un māsas, šodien ir svētdiena. Parasta liturģiskā laika 19. nedēļa. Mēs svinam šo mīsē nodomus. Lūksim Dievs, lai šī svētceļojuma laikā Dievs nestu lielas pamaiņas jūsu un jūsu ģimenu dzīves. Arī šajā mīsē mēs lūdzam, lai Dievs šodien māci mūs dzīvot kā viņš, piedot kā viņš, mīlēt kā viņš, un beidzot būt svētī, lai viņš. Brāļi un māsas Kristu, nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šajā svētajā mīsēs upuri. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, reiz daudz esmu grēkojis, ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevīt mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. Apžēlojies par mums, un es pasaules grēkus
visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi mums ļāvis tevi saukt par tevi, pieņemdams mūs par saviem bērniem, iedves mūsu sirdis savu garu, lai mēs būtu tevis absolūtā mantojuma cienīgi. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valdi Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Sēdieties. Lasījums no gudrības grāmatas. Atbrīvošanas nakts mūsu tēviem tika paziņot iepriekš, lai viņi droši zinot, kādiem apsolījumiem ir ieticējuši, saņem tos garā. Tava tauta pacietīgi gaidīja, ka taisnīgie tiks izglābti, bet netaisnīgie aizies bojā, jo ar ko tu sodīji pretiniekus, ar to pašu paaugstināja mūs, kurus esi paaicinājis. Jo labo taisnīgie dēli slepenībā salika upurus un saticīgi iestādīja dievišķo likumu, kas svētie tos pašus labumus un briesmas uzņemsies vienlīdzīgi. Un viņi jau iesāka dziedāt Tēvu slavas dziesmas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Zagalējiet taisnīgie kungam, ka rietnajiem piestāv slavas dziesmas. Svētīga ir tauta, kurai Dievs ir par kungu. Tauta, ko viņš ir izvēlējis sev par īpašumu. Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Raug, kungas ir par tiem, kas viņam bīstams, par tiem, kas cer uz viņa žēlastību, lai viņa dvēseles izglābtu no nāves un viņus pagarotu bada laikā. Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Mūsu dvēsele gaida uz kungu, jo viņš ir mūsu aizstāvis un palīgs. Kungs, tava žēlsirdība, lai mūs pavadā, kā esam cerējuši uz tevi. Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta. Lasījums no vēstules ebrejiem. Brāļi, ticība ir drošība par tiem labumiem, uz ko ceram, pārliecība par lietām, ko neredzam. Tās dēļ senči ir saņēmuši liecību. Ticībā tas, kas tiek saukts par Abrahamu, paklausīja Dieva aicinājumam, lai dotos uz zemi, kas viņam bija jāsaņem mantojumā. Viņš gāja nezinādams, uz kurieni iet. Ticībā viņš atceļoja uz apsolīto zemi kā uz svešu zemi, dzīvodams teltīs kopā ar Īzaku un Jēkabu, tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem, jo viņš gaidīja uz stipriem pamatiem celtu pilsētu, kuras arhitekts un būvētājs ir pats Dievs. Ticības dēļ arī pati neauglīgā Sāra, neraugoties uz vecumu, saņēma spēju kļūt māte, jo viņa atzina par uzticības cienīgu to, kurš bija devis apsolījumu. Un tāpēc no viena, pie tam gandrīz pamiruša cilvēka, cēlās tik daudz pēcnācēju kā zvaigznes debesīs, kā neizskaitāmas smiltis, kas ir jūras krastā. Viņi visi nomira ticībā, nesasnieguši to, kas bija solīts, bet uz to viņi raudzījās no tālienes un to sveica,
sevi atzīstot par viesiem un ceļotājiem virs zemes. Jo tie, kuri tā runā, norāda, ka meklē tēviju. Ja viņi būtu domājuši par to, no kuras izceļoja, tad būtu atraduši laiku atgriezties tajā. Bet tagad viņi tiecas pēc labākas, tas ir pēc debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs nekautrējās saukties par viņu Dievu, jo viņš tiem ir sagatavojis pilsētu. Ticībā Ābrahams, kad tika pārbaudīts, upurēja Īzāku. Vienīgo dēlu lika upurī tas, kurš bija saņēmis apsolījumu un kuram bija sacīts, no Īzāka tev būs pēcnācēji. Jo viņš uzskatīja, ka Dievs ir spējīgs uzmodināt arī mirušos, un tāpēc atguva viņu kā līdzību. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam! Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Lūkas. Gods Dievam. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: nebīsties mazās ganāmpulciņas, jo jūsu tēvam ir laba pācis jums dot valstību. Pārdodiet, kas jums ir, un dodiet nabagiem dāvanas. Gaidājiet sev matus, kas nepaliek veci, neiznīstošu krājumu debesis, kur zaglis nevar piekļūt un kodes nebojā. Jo kur ir jūsu mantā, tur būs arī jūsu sirds. Jūsu gurni, lai ir apjusti, un lapas, lai ir aizdegtas, un esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu atgriežamies no kāzām, lai tad, kad viņš nāks un pieklauvēs, tūlīt viņam atbildu. Sveicīgi tie kalpi, kurus kungs atnācis atradīs nomodā. Patiesi es jums saku, ka viņš apjozīsies un nosēdinās viņus pie galda, un apkārt iedams viņus apkalpos. Un ja viņš nāks otrās vai trešās nakts cārzes laikā, un viņus tad atradīs, tad viņi ir laimīgi. Bet ņemiet vērā, lai nama tēvs zinātu, kurā stunda atnāks zaglis, viņš nelautu ielausties sava māja. Esiet arī jūs gatavi, jo stundā, ka jūs to nedomāsiet, atnāks cilvēka Dievs. Tad Pēteris pajautāja: kungs, vai mums tu saki šo līdzību, vai arī visiem? Un kungs atbildēja: kurš tad, ka tev šķiet, ir tās uzticamais un gudrais pavadnieks, jo kungs iecels par savu saimi,
lai viņš tiem laika dotu uzturu. Svētīgs tās kāps, kuru viņa kungs pārnācis atradis tā daram. Patiesi, es jums saku, viņš to ietels par visu savu īpašumu. Bet, ja šis kāps atsītu uz sava sirdī, mans kungs kavējās nakts, un sāktu šīs kalpus un kalpones, un sāktu ēst un dzert, un piezerties, tad šis kalpa kungs nāks diena, kad viņš negaidīs, un stunda, kuru viņš nezinās, un liks viņu nošķirt, un viņam vietu ierādīs kopā ar neusticīgajiem. Šis kāps, kas zināja sava kunga gribu, un neko nebija sagatavojis, un nebija darījis pēc viņa gribas, saņem daudz sitienu. Bet tās, kas nezināja un izdarīja to, kas sodams, saņems maz sitienu. No katrā, kam daudz ir dots, daudz tiks arī atprasīts, un kam daudz ir uzticēts, no tā arī vairāk prasīs. Tas ir kunga vārds. Slava Kristum! Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Pārdomu tēma. Nav dārguma, nav apņemšanas, svētceļnieka mācība. Mani dārgi brāļi un māsas, pēc 9 dienām, kas pavadītas kopā zem karstās saules un lietu, ar saposām kājām, nogrušiem muskuļiem un smagām somām. Mēs esam iemācījušies kaut ko svarīgu. Mēs neejam tik tālu bez iemesla. Mēs turpinām, jo beigās ir dārgums. Prieks, kas padara sāpes tad vēstās. Tieši to mums šodienas lasījumi sastāv par mūsu ceļojumu uz debesīm. Jēzus saka, kur ir tava manta? Tur būsim. Jēzus saka, kur ir tava manta? Tur būs arī tava sirds. Ja debesis ir mūsu manta, tāpēc kā svētceļniekiem, mūsu sirds turpinās virzīties šajā virzienā. Neatkarīgi no tulsnām, krastuma vai stāvajiem dzīves kalniem. Pārdomājiet par Abrahamu. Arī viņš gāja ne tikai 10 dienas, bet visu mūžu. Sekojot Dievam nezināmajā. Viņš dārgums bija viņa ticība. Viņš nebija perfekts, bet viņš bija apņēmies. Kad Dievs runāja, viņš paklausīja. Kad Dievs viņu pārbaudīja, pats ar kaut ko tikt grūtu, kā Izaka upurēšanas, viņš palika uzticīgs. Abrahams mums parāda, ka ticība nav tikai vārdi. Tas ir ikdienas lēmums turpināt iet ar Dievu. Pats tad, kad ceļš kļūst grūts. Svētceļojuma laikā arī mēs esam saskarušies ar vājuma brīžiem. Kad sāp kājas, kad bijām izsalkuši vai izsalkuši. Vai tā ceļš šķista bezgalīgs? Mūsu kristīgajā ceļojumā ir arī brīži, kad gribas padoties, kādinājumi.
vilšanas, grēki, kas atgriežas atkal un atkal. Bet lūk, laba ziņa, mēs neejam vieni. Svētais gars, mūsu lielākais palīgs, iet kopā ar mums. Viņš ir kā draugs, kas iedrošina, kad gribas apstāties, kas palīdz nestu tavu nāstu, kas tūkst, nepadodies, tu jau gandarīts esi klāts. Jēzus aicina mūs būt modriem, dzīvot ar apziņu, kas esam svētceļnieki uz zemes, kas dodas uz savām patiesajām mājām debesīs. Tāpēc, ka mēs turam acis uz šis svētceļojuma mērķi, tā arī mums ir jātur acis uz mūžīgās dzīves mērķi. Darbums, ko mēs glabājam debesīs, mīlestības darbi, lūkšana brīži, upuri citu labā, piedošana, patiesums. Tas viss ir drošība uz visiem laikiem, un tas būs mūsu mūžīgais prieks. Taču bez darbumiem nav apņemšanās. Ja mums nebūtu iemesla iet šīs 9 dienas, mēs jau sen būtu apstājušies. Tāpēc, ja mēs neieliekam savas sirdis debesīs, mums nebūs spēka sekot Kristum līdz galam. Tāpēc lūgsim Svēto garu šodien, lai viņš mums palīdz palikt uzticīgiem lūgšanai, lai viņš dod mums spēku pretoties grēkam, lai viņš piepilda mūs ar prieku pēc grūtības, un lai viņa sirdis ir vērstas uz debesu dārgumiem. Draugi, mūsu svētceļojums uz zemes kādu dienu beigsies. Skolotājas nāks, varbūt ātrāk, varbūt vēlāk, un svētīti mēs būsim, lai viņš atradīs mūs uzticīgus. Joprojām ejam, joprojām nesam savu krustu, joprojām smaidām cerībā. Lai Dievs jūs svētī, turpiniet staigāt garā, jūsu darbumi ir priekšā. Es ticu vienu Dievu, visvarano Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un tur, kuru viss ir radījis, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto garu, no jaunavas, iemiesojies caur Svēto garu,
no jaunavas Marijas, un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un abedījis, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietos rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz Svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Vispārējā lūkšana. Svētdiena. Pūcējušies pie Kunga altāra. Uzrunāsim viņu vienotā lūkšana. Lūksimies par svētceļniekiem, kuri ir ceļā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Pateiksimies Dievam par visām saņemtajām žēlastībām un lūksimies tajos nodomos, kuri mums tika uzticēti. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Svētī visus šos cilvēkus, kuri ar tādu mīlestību mūs uzņem, un svētī viņu dzīves, viņas saimniecības, lai tās zeļ un plaukst. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu draudzēm, par Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles draudzi, par visiem garīdzniekiem, par kalpotājiem. Kungs lūdz dāvā savu gudrību, savu mīlestību, lai mēs spējam būt pilnīgi kā tava dēla miesa. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Visiem runājiem, vai viņus Dievs izcietina. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par bērniņiem, kuriem ir tik jaunā vecumā jābēg no kara. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūdzamies par Sandi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par mieru pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies katrs par sevi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par aizgājējiem, lai Dievs viņus uzņem debesu valstībā, lai viņi tur būtu starp eņģeļiem un lai viņi turpina lūgties par mums te palikušajiem, lai mēs sajustu šo palīdzību no debesīm. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par sargieteļiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par vienu no mūsu sargeņģeļiem, Valentīnas kundzi, kurai 12. augustā būs operācija. Lūksimies Kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par mūžībā aizgājušiem brāļiem un māsām, lai Kungs viņus ievedu debesu priekā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Dievs, mēs lūdzam tavu žēlastību un aizsardzību. Pieņem mūsu lūgumus un šķīksti mūsu sirdi, lai mūsos atjaunošanās patiesi prieks un sirds miers, bet mūsu gaitās vada Dieva un tuvāka mīlestība
caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Lūgsieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo mani un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņas svētajai baznīcai. Pieņem, Kungs, savas baznīcas upur dāvanas, ko pats esi tā žēlīgi davājis, un sava dievišķajā spēkā dari, tas par žēlastības avotu mūsu atpestīšanai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Uz augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie kunga. Pateiksimies kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un sveicīgi, ka Tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visu, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jo viņš, apžēlodamies par grēcīgo cilvēci, piedzima no jaunavas Marijas un ar ciešanām pie krusta atbrīvoja mūs no mūžīgajā nāves.
un piecelies no miruļiem, mums dāvā mūžīgo dzīvi. Un tāpēc vienocība ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svēts, 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 ir debesu Dievs, debesu zeme, ir tavas godības pilna, Hosanna, 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 augstumos, Hosanna, 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 augstumos. Svētīts tas nāk, Kunga vārdā. Svētīts tas nāk, Kunga vārdā. Hosanna, 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 augstumos. Hosanna, 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 augstumos. Kungs, tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētās šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mūsu par mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdeva ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpēc pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tās ir mans. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tās ir man jaunās un mūžīgās cerības astu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanā. Dariet to manā piemiņā. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas piķeri. Mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas piķeri. Un pateicamies, ka mums esi devis. Mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas piķeri. Un pateicamies, ka mums esi devis stāvēt tavā priekšā un tev kalpos. Pazemīgi lūdzam, lai tas visus,
kas pieņemsim Kristus Jēzu un asinis. Kungs savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pie mīlestība līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu biskupus Jāni un ar visiem garīdzniekiem. Jāni un ar visiem garīdzniekiem. Atceries mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši šām celšanos, kā ar visus, kas ir un lai vienam reizes čelojies par mums, kā ar sevi mācību kas tev mūžā mūžīgā un tevi teic un slavēts caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausos pestītāja valdījam, un viņa ievišu alīkotos, mēs atpalabību sākam. Tēvs mūsu, sākam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, saviem pārādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Atvesti mūs, Kungs, no visa ļauna, tad lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un grēka. Drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu nelaimēs un grēka. Drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoliem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprina visā kristīgo saime savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kā dzīvo un valdi baznīcas ticību, un stiprina visā kristīgo saime savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kā dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Siksim viens otrā mierā un mīlestību sveicien.
Lūk, Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Tūkstošiem paudzes, simtām par taviem bērniem, viņu bērni. Viņa vaigs par tevi, tūkstošiem paudzes, simtām par taviem bērniem, viņu bērni. Viņa klātbūtne ar tevi, un aiz tevis, un tev blakus, un no rīta, pirms nakts miegā, kad tu nāks un kad rodies, kad esi ļaudī, kad esi priekā, viņš ar tevis. Viņš ar tevi ļaudī, kad esi priekā, viņš ar tevis. Viņš ar tevi,
Maize, kuru es došu, ir mana miesa par zīvi pasaulē, saka Kristus. Lūksimies. Žēlsirdīgais Dievs, tevi lūdzam, lai šī svētā komunijā mūs atpestīt no grēkiem un māca mūs vienmēr staigāt tavas patiesības gaismā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Noliec galvās par Dieva svētību. Lai kungs svētī un sargā jūs. Amen. Lai viņš dara gaišus savu vaigu par jums un lai ir ar jums žēlīgs. Amen. Lai viņš pievērs jums savu vaigu un lai dāvā jums mieru. Amen. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dievs un svētais gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Pateicība Dievam.
Mājiet roci. Kungs,